vienmēr var, ja var arī 3 lēcienus nogulēt un neizlikt. Un tagad startēs Julija Turkila, Somijas pārstāve. Mēs viņu redzējām jau pagājušajā gadā Eiropas čempionātā un arī pasaules čempionātā. Nu, šīs sezonas viņas labākais rezultāts nav īpaši cienīgs, bet viņas personīgais rekords ir krietni augstāks – 45,70 punkti. Lūk, 2-3 apgriezieni tuvu. Aksels pusotru apgriezienu tikai. Nu, lūk, it kā sākums tika cerīgs, bet beigu daļā tā diezgan nevērīgi viss tā programma tika veikta. Redzējām soļu virknējumā divreiz, gandrīz vai pakluptā sasvārstījās ļoti nopietni. Redzējām absolūti nesaprotam pusotru apgriezienu akseli, 2,5 apgriezienu vietā. Un tad ir jautājums, ko labāk izlikt 2,5 apgriezienu akseli un 3 karšos nelikt, ja likt 3 karšos un kaut kādā absolūti elementārā lēcienā, tad to visu zaudēt. Nu jā, sportisti, acīm redzot, patīk sev sagādāt pārsteigumus. Viņi to ir arī izdarījusi. Šoreiz gan ar tādu mīnuszīmi. Ļoti eleganti sportisti, apskatāmies, cik lieliska grupēšanās, ļoti labi jūt lēcienu vertikālo asu, precīzi. Te vairs nebija nekādu šaubas, tur ieskaitīs, kā piegriezt vai nē, ļoti precīzi izpilda abus 2-3 apgriezienu lēcienus, gan kaskādē, gan arī atsevišķi. Un lūk, šeit aksels parastais, neuzvalkot sev gaisā. Savukārt piruetē arī tomēr apmēram 2-3 sekundes pārvilka pār programmas beigām. Tad muzikālais pavadījums jau bija apstājies, kad viņi vēl mēģināja veikt. Šeit, protams, ir jārēķinās, ka piruetes paņem ļoti lielu laiku. Jā, ok, sportisti rotē ļoti ātri, bet precīzi vismaz 2 apgriezieni pozā ir vajadzīgi. Tā pozu maiņas pārējais, piemēram, no libilas uz vilciņu, lai arī rotācija notiek, tas netiek ieskaitīts kā bāzes pozas atainojums. Un līdz ar to dažkārt sportisti, piemēram, ir saskaitījuši jau tur 8 vai 9 apgriezienus, bet reāli īstenībā kaut kāds 7,5 vai tikai 7. Un teiksim, tas cerētais līmenis
neviens netiek iedots, jo sarežģītā pauze pilns 8 apgrieziens netiek izpildīta. 17 gadu Julijai Turkilai, kā jau teicu, Eiropas čempionātā viņa startējas 15. vieta, ļoti labs rezultāts salīdzinoši. No šo sezonas startiem jāatzīmē Finlandija trofijas sacensības pazīstams, kas notiek Somijā. Un šeit viņai pārāk labi neveicās, viņa palika tikai 6. vietā, arī punktu summa diezgan pieticīga 113 punkti. Salīdzinoši Sofija Birjukova, viena no Krievijas jaunajiem sportistiem, ieguva 159. Viņa bija uzvarētāja Elena Glebova no Igaunijas, bija otrā 143, tātad vairāk nekā 30-40 punktu atpalicība. Tā kā tas nebija labākais starts, bet Somijas čempionātā viņi izcīnīja 145 punktus, apmēram 25 punktus zaudēja Kīrai Korpī, Somijas čempionē, ko mēs, protams, redzēsim šo sacensību spēcīgākajā daļā. Man liekas, ka tomēr, ņemot vēro viņas Akseli, Alīnai izdosies viņu arī apsteigt. It kā jā, tas 3 apgriezienu kaskādi ir vērtīgi. Nē, tomēr bišķi neizdevās. Vairāk. Julija Turkila kļūs par sacensību līderi. Apmēram par punktu. Lai gan viņa faktiski vinnēja tieši uz programmas komponentēm, uz to izteiksmīgumu, gaisīgumu, jo Alīnai bija 17,99 programma.